Nu, es jau, protams, nezināju, es tikko izlasīju. Redz, šī ir bijusī Emīlijas Rācenes peldu iestāde, ap 1900. gadu būvēta, un tad visi tie peldētāji te mitinājās. Tagad visi peldētāji mitinās. Šinī. Baltic Beach Hotel. Kur ir labāk? Man liekas, pie tās Emīlijas vajadzēja būt labāk. Un ja man būtu 4 vai 5 vai 6 gadi, tad es varētu jautāt, kas te tik daudz tās svītriņas sazīmējas tad jūras malā. Kaut kas sazīmējas svītriņas te. Tagad iesim pārbiedēt šito kaju. Tas ir Jūrmalas galvenais kaja. Redz, kā viņš baidās. Pagaid, es viņu riktīgi nobiedēšu tūlīt. Jūrmalas galvenais kaja šitais. Nē, ūdenī jau es nelīdīšu. Bet es viņu nobiedēju. Šodien jau tā jūra ir atkāpusies dikti sekla. Bet redz, te ir tāda māja. Un tas ūdens jau te ir rudeņos un vispār labos laikos. Viņš tur noteikti līdz tiem krūmiem. Un tad redz, ka ir māja, un tad es kaut kā sāku domāt par šamiņiem. Tad ir pirmā stāvā vai pusstāvā vai pagrabstāvs vai kas tie logi. Tur, lai ūdeni dabūtu istabā pa taisnā, jā. Arī jābūt. Un te tāds ieteikums, ja nu kādreiz iet gar jūru, tā vajag nākt, kā lai saka. Tur no Kauguru puses, no rietumu puses vajag nākt. Savādāk visu laiku saule spīd acīs, un tas jau sāk uztraukt bišķi. Un vienmēr arī rietumu vēja ir. Un šodien, kad vēja nekāda nav. Vajag nākt tur no Kauguru puses, tur uz Rīgas puses. Un tad ir saule aiz muguras, un vējš no muguras tā ir feināk. Šodien pilnīgi otrādi. Reku sētu uzbūvējuši. Es te domāju, ka es esmu mieru sadrēt uz savu cepuru vai jebko, ka to sētu kādu gadu jūrā iepūtīs. Tāds sēts vien ir izpostījis jūrā. Tas staigā gar to jūru liekas, ka nekā nav, bet, kad tā paskatās, tad šo to var ieraudzīt. Ir baro baložs. Aizliegts laikam nav. Baloži būs paēduši. Ko pārējie baloži ēd, te jau viņi jābūt daudz vairāk vispār. Pats nodomā, redz, cik jocīgs paliek, ka pastaigā gar jūras malu. Tie nav nekādi baloži, tās jau ārnas.